Un tālāk noteikti jābūt skaidrojumam. Labi, tā bija kļūda, tā bija nepiedodama kļūda, tā bija tas bija pieredzes trūkums, tā bija neziņa. Varbūt ar ideoloģiju. Un tā rezultātā mēs esam tur, kur mēs esam, bet ko tad darām tālāk? Bet kur jūs pieminējāt vārdu kļūdu? Kurš tad kļūdījās? Nevar tā kā padomju laikos vispār, redziet, kad mēs bijām atbildīgi un tas lēmums pieņem. Nosauciet 1, 2, 3, kurš Jūs saprotiet, es domāju, ka tas izglītības trūkums, ekonomiskās izglītības trūkums valdībā, saimā, tautā. Gan. Es domāju, ka šī gadījumā arī daudzos speciālistos un konsultantos, kas tajā brīdī vienkārši neredzēja to, ka Latvijas ekonomika pārkārst, Latvijas ekonomika attīstās par strauju, ka jābūvē ir rezervi, jāveido rezervi nebaltām dienām, tā aizraušanās ar ekonomikas karsēšanu, ar pedāļu spiežanu grīdā bija vienkārši fenomenāli. Ja? Un šīs te kļūdas šobrīd vienkārši būtu svarīgi paturēt prātā, tad, kad šāda ekonomiskā pārkaršana draudēs Latvijai droši vien atkal pēc kādiem, varbūt 5, 7 gadiem. Nosaukt kādus cilvēkus konkrēti, kuri kļūdījās. Cilvēki grib zināt savus varoņus. Jūs saprotiet, tas, ko mēs sākumā runājam, nav jau grūti nosaukt pāris uzvārdu, bet tam nav nekādas jēgas, jo kļūdījās jau daudz cilvēku. Jūs kļūdījāt? Es domāju, zināmā mērā arī es kļūdījos, jo būtu mēs zinājuši, ka šī situācija šodien attīstās tik smagi, iespējams, ka mēs no savas puses vēl daudz neatlaidīgāk, daudz biežāk būtu gājuši televīzijā, radio un ministra kabineta sēdēs būtiski protestējuši par tiem lēmumiem. Mūsu viedokļi, mūsu komentāri bija profesionāli, mēs devām savus atziņas, mēs komunicējām, bet, diemžēl, ar to neviens tajā laikā nerēķinājās. Un no tā viedokļa vienkārši bieži pie sevis domā, ka iespējams varēja vēl biežāk šīs lietas komunicēt. Kaut gan šodien palūkojoties, teiksim, cik ir stāstīts un cik ir teikts, tad no 2004. gada marta ar regularitāti principā 2-3 reizes nedēļā. To var publiskajos mēdījos vismaz redzēt. Radio, televīzijas, presi. Mēs sakam, ekonomika attīstās pa strauji. Runāšana kaut ko palīdz. Citu mēs neko darīt nevarējām. Mēs varam vienīgi runāt. Mēs nevaram aicināt cilvēkus uz streiku, uz masu nekārtībām. Tas jūs nepalaidāt to koridoru, tas nebūtu kaut kā atrisinājums. Tagad skatoties tādu. Ļoti labi, ka jūs man par to jautājat. Jānoņem ir visi šie te mīti. Koridoru paplašināšana Latvijā nozīmētu vēl lielāku nestabilitāti. Varbūt nestabilitāte bija vajadzīga, lai apturētu kreditēšanas. Mēs radītu zaudējumus daudziem. Teiksim, ja jūs atšķiriet avīzes un palūkojoties, teiksim, pāris lieli lauksaimniecības produkciju firmu ražotāji, tajā brīdī sūdzējās, ka viņi saņem savus ienākumus eiro. Viņiem jākonvertē ir tas viss uz latiem, un viņi maksā par to 2% starpību. Viņi bija sarēķinājuši, cik gadā
viņi zaudē no šīs te konvertācijas. Mēs viņiem skaidrojām, ka tie ir mūsu kursi. Bankas savās, teiksim, ikdienas darbībā šos kursus, teiksim, cenšās druscītiņu saspiest. Bet jūs iedomājaties, ja būtu bijis plus mīnus 15, tad viņš pirktu šo te Latvijas īstenībā pārdotu latus par vienu kursu un pirktu atpakaļ viņus pavisam citu. Pārdot eiro par vienu kursu un pirktu atpakaļ pavisam par citu kursu. Ja? Un jūs varat iedomāties, kāda būtu zaudējumi tad, teiksim, tiem cilvēkiem. Un tieši tāpēc, lai nodrošinātu šo stabilitāti un šo kursu svārstību minimizētu, mēs palikām pie šī ļoti mazā koridora. Kas ir pirmā doma, kad jūs pamostaties, ko jūs padomājat darbdienā? Piemēram, šorīt. Ziniet, tas ir Ziemassvētku laiks arī. Mēs tādā interesantā laikā tiekamies. Un es kaut kā esmu tā ar šo situāciju tā kā apradis un es redzu, kad lielākā problēma, kas ir varbūt tās kādreiz ir tāds informācijas trūkums un varbūt izglītības trūkums un ka par to nevajag dusmoties, ka mūsu pienākums vienkārši tāpatās gatavojoties šai intervijai, ka jāiet, jāskaidro un tas mūsu pienākums šīs lietas padarīt skaidrākas, padarīt saprotamākas un no tā doma arī, teiksim, ceļamies un kārtojam, teiksim, visu šīs dienas kārtību, lai tā teikt, tas laiks tiktu izlietots racionāli un atlikt laiks arī padomāt, jo ir ļoti daudz arī tādas skriešanas un ļoti daudz visādas tikšanās, un tajā steigā ir bieži vien maz laika domāt, un tas ir tas, kas varbūt kādreiz uztrauc. Vai jums ir tā laiks pasēdēt, padomāt? Jūs zināt, tāda anekdota bija, vai ne, kad divi draugi satiekās, viens otram jautāja, ko dara no rīta? No rīta strādāja. Tas pēc pusdienas un pēcdienas aklā strādāja, ko tu vakarā dari? Vakarā es arī strādāju. Viņš viņam jautāja, kad tu domā? Ja? Un tiešām tā ir tāda lieta, kad nedēļas vidū īstenībā pa nedēļu maz laika ir domāt. Ja? Tāpēc kādreiz ir fantastiski, ka brīvdienās daudz jau nevajag. Principā pietiek par pāris stundām. Ir vienkārši iespēja tā mierīgi sakārtot domas, sagatavoties nākamajai nedēļai, saprast, kas ir prioritātes un kur vajadzētu veltīt galvenos spēkus, enerģiju un pūliņus, lai kaut kā virzītu lietas uz priekšu. Rīgas laikā bija laba intervija ar filozofu Freidu, kurš teica, ka daudz cilvēki savā dzīvē nereiz nav domājuši. Pat ja viņiem liekas, ka viņi ir domājuši. Kuros brīžos tad jūs domājat? Ir laiks no rīta domāt. Labākais laiks īstenībā, tad, kad brauc mašīnā uz darbu. Pasakaini, teiksim, uzreiz, ja domas kaut kā sakārtojās. Un otrs laiks ir... Jūs no Jūrmās brauc? Nē. Vai Rīgā dzīvo? No Rīgā. No Lankstiņiem. Un otrs laiks ir tad, kad tādā mierīgā pastaigā tu vari vai nu viens, vai kādreiz varbūt tās kopā ar suni lēnām, mierīgi ej un domas burtiski šķiļās. Ja, jo, teiksim, ir vajadzīgs vienkārši tāds druscītiņi miers, klusums, un tas lietas ļoti skaidri izlaiž priekšā, kas ir nākošais, kas būtu jādara, kas ir svarīgi un ko noteikti nedrīkst darīt. Ja?